Prasīt palīdzību, es laikam nozīmē atzīt mūsu kaut kādu ievainojamību, ko, manuprāt, ir droši vien grūtāk vīriešiem atzīt kaut kā. Kaut kādā ziņā tas jauniešu vecums pats par sevi ir tāds, es nezinu, vai vardarbīgs būtu pareizais vārds, bet tomēr tāds pilns ar tādu radikālākām dusmām varbūt un tādu agresiju, kas ir svarīgi tam pusauģu vecuma posmam, jo tas ir tāds posms pirms pusauģi paliek par pieaugušajiem, un tā atdalīšanās no vecākiem prasa zināmu tādu agresiju. Tas nav viegli īstenībā. Tas strādājot ar jauniešiem ir ļoti daudz tādas varbūt spēcīgas sajūtas, bet tas ir svarīgi, ka tie pieaugušie, kas ar viņiem ir, ka viņi var to tolerēt. Tās dažādās jauniešu izpausmes un mēģināt viņas tā kā nevis varbūt uzreiz ļoti burtiski uztvert, bet mēģināt vairāk saprast, par ko tas ir, par ko ir stāsts, kas ir tā sajūta, tā vajadzība apakšā, kas ir tas, ko tas jaunietis mēģina komunicēt tādā netiešākā veidā. Labdien! Šis ir raidierakstu cikls par veselīgu vīrišķību un cieņpilnām attiecībām. Mūsu mērķis ir runāt atklāti par stereotipiem, kas vēl joprojām pastāv sabiedrībā, par vīrišķību un analizēt to, kā šī izpratne par vīrišķību var uzlabot gan mūsu attiecības, gan ģimeni, gan arī sabiedrību kopumā. Projekts tapis sadarbojoties biedrībai Tēvi, Latvijas sociālo darbinieku biedrībai un biedrībai Next. Esmu Gatis Midrovskis, un turpmākajās sarunās mēs analizēsim, kā vīrieši var palīdzēt drošākas vidas veidošanā. Labdien! Šis ir raidierakstu cikls par veselīgu vīrišķību un cieņpilnām attiecībām. Mūsu mērķis ir runāt atklāti par stereotipiem, kas vēl joprojām pastāv sabiedrībā, par vīrišķību un analizēt to, kā šī izpratne par vīrišķību var uzlabot gan mūsu attiecības, gan ģimeni, gan arī sabiedrību kopumā. Projekts tapis sadarbojoties biedrībai Tēvi, Latvijas sociālo darbinieku biedrībai un biedrībai Next. Esmu Gatis Midrovskis, un turpmākajās sarunās mēs analizēsim, kā vīrieši var palīdzēt drošākas vidas veidošanā. Mūsu šīs dienas sarunu biedrs ir cilvēks, kurš ikdienā atrodas tur, kur drosme satiekas ar vislielāko neaizsargātību. Emīls Ūdris ir klīniskais psihologs un psihoanalītiķis apmācībā, un viņa darba lauks ir viens no sarežģītākajiem. Vienlaikus svarīgākajiem mūsdienu sabiedrībā tā ir tieši mentālā palīdzība jauniešiem, darbs ar atkarību un pašnāvību prevenciju, kā arī krīžu vadību. Emīls ir tas profesionāls, kurš palīdz zēniem jauniešiem ieraudzīt, ka agresija vai noslēgšanās bieži vien ir tikai aizseks neizteiktām sāpēm. Viņš ne tikai teorētiski runā par dusmu menedžmentu un sniedz reālus zinātniskus pamatotus instrumentus, kā risināt konfliktus bez vardarbības. Emīla lielākā misija ir praktiski iedzīvināt konceptu, ka prasīt palīdzību tā īstenībā ir drosme. Un viņa spēja runāt par smagām tēmām bez lieka patosa, bet ar dziļu empātiju un zinātnisku precizitāti ir padarījusi viņu par vienu no uzticamākajām balsīm pusauģu mentālās veselības jomā Latvijā. Tāds mazāk zināms fakts varbūt par Emīlu. Neskatoties uz viņa ikdienas darba emocionālo smagumu, Emīls ir cilvēks ar apbrīnojumu spēju saglabāt vieglumu. Un viņš ir liels mūzikas, humora cienītājs, klīst baumas, ka tieši viņa spēja izkāpt no tā baltā halāta tēla, runāt ar jaunieti, kā cilvēkam ar cilvēku ir tā slepenā sastāvdaļa, kas liek atvērties pat visnoslēgtākajiem puišiem. Emīls tic, ka labs joks īstajā brīdī var būt pat tikpat terapeitisks kā stundu gara saruna. Sveiks, Emīl! Sveiks, Gati! Šodien runāsim, no vienas puses par ļoti sarežģītu tēmu, bet es domāju, ka tiksim līdz vērtīgām atziņām, kas ir tieši par jaunu vīriešu mentālajiem izaicinājumiem. Un tās sekas bieži vien, tas ko mēs redzam, ka jauni vīrieši kas pēc tam pārtop jau par kārtīgiem pieaugušiem, ar mentālajiem izaicinājumiem, viņi tiek grūtāk galā. Un droši vien, ka liela daļa no tā ir, ka ir grūti prasīt palīdzību. Vai tas ir kaut kas tāds, ko tu esi novērojis? Jā, kaut kādā ziņā prasīt palīdzību, es laikam nozīmē atzīt mūsu kaut kādu
ievainojamību, ko, manuprāt, ir droši vien grūtāk vīriešiem atzīt kaut kā, un ka tas liekas kaut kas tāds, kas ir varbūt tāds vairāk sastopama lieta, kad varbūt mazāk pieņemts ir varbūt domāts par to kaut kādām mūsu ievainojumībām, vairāk par mūsu spējīgumu gribās domāt. Kas gan ir, man liekas, apusēji arī gan vīriešiem, gan sievietēm tā, bet varbūt tas kaut kas tāds tiešām, kas vīriešiem vairāk raksturīgs ir. Tas vīriešu tēls, kas mums ir radīts, viens no ģimenes un no kultūras, ka vīrietis ievainojams, tāds jau nevienam nav vajadzīgs. Jā, īstenībā tas, man liekas, labs veids, kā tu to noliec, vai ne tā, kas varbūt izgaismo tās bailes par mūsu lomu kā vīriešiem, ne? Kas, man liekas, teiksim, ja mēs domājam par ģimeni, vai ne, kur ir, nezinu, mātes loma, cik viņi ir nozīmīgi bērniem, vai ne, un kā viņi iesaistās tajā ģimenes vidē, un kāda ir tā vīriešu loma, piemēram, vai ne, un ja tu esi, nezinu, jūties vājš, nespējīgs, tas var radīt daudz tādas nepatīkams, biedējošas sajūtas, un tāpēc, tas nav viegli, paskatīties uz saviem kaut kādiem ierobežojumiem. Un tā ir viena no lietām, īstenībā, ar ko tieši praksē sanāk strādāt. Primāri, jau varētu teikt, mēģināt apskatīties kaut kā uz sevi. Varbūt, vai iedrošināties apskatīties uz sevi, apskatīties kaut kādiem savu nespēju arī reizēm. Tas ir drosmīgi atzīt, ka es kaut ko nespēju un neesmu pietiekams vai ideāls vai kādā ziņā, ja no āras es esmu vairāk saskāries ar kaut kādām sabiedrības, tās pašas ģimenes prasībām pret sevi. Taču kas ir tās sekas, ko vīrieši vai arī viņu tuvākie tad ikdienā varētu redzēt tam, ka viņi īsti netiek galā ar savu, tam, ka viņi nespēja tikt galā ar šo izaicinājumu apstrādāšanu. Tas, kas varbūt, ja domā tieši konkrēti par vīriešiem, varbūt kas ir specifiskāk, man liekas, parādās tīri statistikā, ir tas, ka vīriešiem biežāk ir drīzāk raksturīgas kaut kādas tā saucamās uzvedības problēmas, kas ir vairāk saistītas ar kaut kādu pārmērīgi riskantu uzvedību vai uzvedību, kas saistīta ar vielu lietošanu, un kad tas ir kaut kas parādās. Attiecīgi arī no tā ir, ja tā ir riskanta uzvedība, tad attiecīgi tam arī sekas mēdz būt bieži vien kaut kāds vai traumatisms lielāks vai pat nāves gadījumu skaits. Un tā skaitā arī, jo domā par pašnāvībām, kas arī ir īstenībā liela problēma tieši pašnāvības vīriešu vidū Latvijā. Un jauniešu vidū, un tas arī ir tāda reaģēšana ar uzvedību, un tās ir liels problēmas, bet nereti jau to var arī sākt redzēt ātrāk, kad parādās kaut kādas funkcionēšanas grūtības. Domājot jau varbūt par jaunu vīrieti vai tādu vecāku, kad skolā grūti funkcionēt, darbā grūti funkcionēt, grūti veidot attiecības, tādas noturīgas, veselīgas, vai ka varbūt trūkst kaut kādas intereses dzīvē, kaut kāda hobija, kaut kas, kas ir, nezinu, varētu teikt, tāda aizraušanās, kaut kas varbūt tādā sirsnī. Svarīgi, kad mēs par tām dažādām jomām varam būt gana spējīgi rīkoties ar interesi, un vēl kas ir tāds svarīgs faktors, ir arī, protams, tāds ciešana līmenis. Ir jau cilvēki, kas īstenībā var tā kā ļoti labi dara lietas. Ir tur darbā sasniegumi, ir sieva un bērni, nezinu, tur spēlē golfu, un tā kā liekas, ka visi baigi forši, bet īstenībā iekšēji cieši. Un ir ciešanas, un kad tad, ja skatās tīri no tās funkcionēšanas, liekas, jā, viss īstenībā baigi forši ir, vai ne, tā no malas paskatās, bet īstenībā iekšā ir ciešanas, un reizēm tas varbūt pat ir grūtākais tajās situācijās, jo tiešām ir nereti ir liels fokus likts uz to
ārējām izpausmēm mūsu mentālajā veselībā un liekas, kā ir reiz jumts uz galvu, ir, nezinu, sieva, draudzene, vai ne, un tad jau viss kārtībā, vai ne, par ko man sūdzēties, vai ne, un tad varbūt pat tāda vainas sajūta veido sevī par to, ka man šī viss kārtībā, kāpēc jūtos slikti, kāpēc man ir satraukums, kāpēc jūtos nomākts, bet... jā, tas ir tāds izaicinošāks mirklis, tāpēc arī tas gan spēja kaut ko darīt, gan tā mūsu iekšējā sajūta ir ļoti svarīga, kad tas ir tādā balansā. Un tas nenozīmē, ka vajag visu laiku būt baigi forši, visu laiku jūtos tur pozitīvs un man nav nekādu problēmu, kā jau mēs runājām, tā spēja sajusties ievainojumam, redzēt kaut kādus savus trūkumus, tas ir ļoti svarīgi tieši tāpēc, lai mēs varam noregulēt savu mentālo veselību. Tas, ko tu arī pieminēji par tām sekām, man kaut kādā ziņā ļoti sasaucās ar tiem spilgtākajiem, lielākajiem statistikas rādītājiem, kas ir saistībā ar vīriešu veselību, zināmā mērā. Vidējais vīriešu dzīvības ilgums aug, kas ir ļoti patīkami. Tie jau ir 70 gadi vidēji. Tik un tā mēs atpaliekam par 10 gadiem no sievietēm. Un runājot par arī pašnāvībām, 85 līdz 90% no pašnāvībām tās izdara vīrieši. Neskatoties uz to, ka sievietes laikam 4 reizes biežāk to visu mēģina, taču vīrieši izmanto tos veidus un rīkus, kas biežāk mēs tiekam līdz rezultātam ļoti, ļoti skumjam. Un neskatoties uz to, ka, ja pareizi atceros, aptuveni trešdaļa no šiem cilvēkiem, kas ir izdarījuši pašnāvību, trešdaļa aptuveni 3 mēnešus pirms tam ir vērsušies pēc palīdzības, vai uz kādu krīžu centru, vai kā citādāk, tad beigās tik un tā. Viņi saprot, ka ir tik traki, ka ir tomēr jālūdz tā palīdzība. Un tik un tā viņi nesaņem droši vien to, kas viņiem tajā brīdī bija vajadzīgs, vai tomēr arī paši nespēja pareizi izteikties, vai vēl sazina, kas tur nostrādā. Un arī pie dzīvības tiem iemesliem, tas, ko tu minēji, pārāk agresīva vai pārāk bīstama uzvedība, ļoti liels no rādītājiem ir alkohola lietošana un visi šie veidi, kā mēs meklējam veidus, kā izbēgt no sāpēm vai izbēgt to nepazīstamām, nepatīkamām emocijām, ko mēs īsti nespējam droši vien aprakstīt un izstāstīt. Jā, izbēgt. Precīzs vārds. Veids, kā mēģināt, kas savā ziņā jau īstenībā, ja tā padomā, loģiski, vai ne? Mums ir problēma, reku risinājums, un tur nav varbūt par tādu tautā saukto praktisko vīrišķību. Ja tā praktiski ir problēma, risinājums, un varbūt arī tas tāda spekulācija, bet par to pašnāvību arī, tāda praktiski ņem un izdara, vai neko tur varbūt ņemties, atrod kaut kādu tādu efektīvu risinājumu, bet jā, ja domā par to emocionālo veselību, tas man liekas ir kaut kas, kas laikam jau, jā, tā var teikt, tādā sabiedrības līmenī trūkst varbūt tāda izpratnē, kā var būt jau sākot no tādām agrām dienām, es domāju, no zēnu dienām, kā audzināt jaunus vīriešus, un varbūt pat trūkst kaut kas vairāk, pat nekā izpratni, varbūt trūkst arī tēvi nereti, es domāju, trūkst tēvi, un viens ir praktiski, ka trūkst tēvs, bet otrs ir, ka tēvs jau var būt, bet jautājums, vai viņš ir pieejams. Un arī tam ir liela nozīme. Un kādas ir tās zēna attiecības ar tēvu, un kā tēvs palīdz zēnam uzaugt. Un tas nenozīmē, ka mammas nevar uzaudzināt zēnus un vīriešus, un noteikti, ka var, bet tas ir stipri grūtāk. Un tēvam ir liela nozīme. Un gan zēnu, gan meiteņu īstenībā audzināšanā. Bet
Kad reizēm šī saite iztrūkst, kad ir bijuši abi vecāki un ir bijis tēvs, kurš palīdz zēnam varbūt arī augt par nākamo tēvu, tas ir daudz grūtāk saskarties ar kaut kādiem saviem tiem izaicinājumiem un justies spējīgam, varošam un zināt, ka pat ja man nesanāk kaut kas, kad es varu ar citām lietām tikt galā un kad ir tas tēvs, kurš ir kāds vīrietis liels, kurš ir apprecējis tavu mammu, kurš ir spējīgs, un viņš tev saka, tic tev, kad izdosies, un tas ir ļoti svarīgi. Un, protams, man liekas, tā ir viena liela problēma, protams, kad trūkst tās ģimenes gan šķirās, un fiziski trūkstā tēva kontakta. Bieži vien arī tēviem ir grūti, man liekas, veidot tādas emocionāli tuvas attiecības ar saviem dēliem. Vai tev ir kāda nojausma, kāpēc ir grūtības veidot šīs emocionāli tuvās attiecības? Jā, tas ir sarežģīts jautājums. Tas ir... Es tikai varu minēt, man liekas, ka tas visdrīzāk ir kaut kāds faktoru kopums, ko mēs esam mantojuši no iepriekšējām paudzēm. Jo kaut kādā ziņā tas liekas tāds apgrieztais aplis visu laiku ir, vai ne? Kā mēs dabūsim tādu foršu, emocionāli veselīgu tēvu, kurš izaucinās veselīgu dēlu, ja tam dēlam, ja viņam jau nav tas tēvs sākotnēji, tad viņš pieaug un varētu domāt, ka tad viņam grūti būt kā tēvam, tad viņam grūti izaucināt atkal nākamo, un visu laiku tas tāds it kā veļās uz priekšu. Un kāpēc tas ir man tā uzreiz nenāk prātā varbūt iemesli, bet labā ziņa ir tāda, ka šo apli var pārtraukt. Un kad ir dažādi veidi, kā šo var ietekmēt, tā skaitā caur psiholoģisku atbalstu, caur terapeitisku atbalstu. Man liekas, ļoti forša programma ir Mentori Latvija, man liekas, saucās, kur ir mentori pieejami, un kad ir kāds cilvēks, tur pieejams, kāds pieaugušais, kurš ir ar saviem sasniegumiem, savām zināšanām, kurš ir atbalstošs pret to jaunieti, un šīs attiecības ir tas, kas palīdz laust šo riņķi. Bet, jā, no kurienes viņš ir radies, tas ir tāds, sarežģīts jautājums. Tu droši tagad strīdies un tā teikt, dod man pretī, ja es kaut kur kļūdos, vai tev ir kāds cits skatījums uz to. Man ir liela aizdoma, ka ja mēs runājam tieši par kaut kādu emocionālo pusi un šķautni, ko mēs šodien apskatām, tad vīriešiem trūkst valodas, prasmes, valodas izpratne tām emocijām, kas mūs visus, teiksim, pavada, jo emocijas ir visiem cilvēkiem, neatkarīgi no dzimuma. Tikai tas, ka mēs vīrieši pilnībā apmulstam un nesaprotam, kā nosaukt to, kas manī norisinās. Ja pat es esmu iemācījies darboties ar kaut kādu pašrefleksiju, apstāties, sajust kaut ko, kas te notiek, kas tas tāds vispārībā ir, un mums nav bijusi iespēja ar to strādāt. Un ja mēs to paši neesam aptvēruši, tad mēs arī saviem bērniem nespējam to piegādāt, parādīt kā labu piemēru. Jo, kā jau arī tu pats minēji, ka labākā audzināšanas metode ir pozitīvs piemērs. Valodu es pat varētu papildināt tādā ziņā, ka es ar to piekristu, bet, lai mēs varētu kaut ko pateikt, mums to vajag kaut kā sajust un saprast, un tad mēs varam to izteikt vārdos. Protams, reizēm cilvēki izlasa grāmatā vai rakstā, un tu viņu no galvas tā var pateikt, bet labākajā gadījumā, kad mēs varam sajust tās savas sajūtas un viņas izteikt, ar viņām dalīties ar citiem, un tas noteikti ir nozīmīgs faktors, un īstenībā bez tā ir ļoti grūti būt attiecībās.
protams, mums ir empātija strādā visu laiku. Mēs automātiski kaut kā domājam par to, kā citi jūtās un tā, bet mūsu tās izpratne par citiem ir ļoti arī aptraipīt ar mūsu kaut kādām mūsu iekšējām pasaulēm, ko mēs esam uzbūvējuši. Un nereti tāpēc mēs varam kļūdīties par to, kā cits jūtās vai citi par mums. Un tas, ko tu saki, tā valoda, tas palīdz mums kaut kā varbūt arī nokomunicēt to labāk vai citādāk un runāt par to iekšo pasauli. Tā kā, jā, bet, lai nokļūtu līdz tā valodai, atkal šeit ir teiksim, tāds ļoti, man liekas, niansēts tas vismaz terapijas darbs, kur tā tik tiešām ir, ka cilvēki atnāk un viņi var klusēt, viņi var nezināt, vai prasa, kā jūtās, un tā vietā, ko viņi prasa, kā jūtās, viņi saka domas, ko viņi domā par to, vai viņi saka, nezinu, vispār saka stāstīt kaut kādas pieredzes stāstus un piemērus, un teiksim, kā jūtās, tas tā kā, liekas, vispār neiet kopā ar to, kas ar viņiem notiek, bet tajā attiecību procesā, kas ir īstenībā kaut kādā mērā līdzīgs tam vecāku bērnu procesam, ka tam cilvēkam palīdz saprast, kas ar viņu notiek iekšā. Un tās sajūtas jau nav noslēpums, ka viņas nav tās patīkamākās, kāpēc viņas varbūt arī nav tik viegli sajust. Un iedomā, nezinu, par vīriešiem, man liekas, viena lieta, kas zēniem ir vairāk nekā meitenēm, viņi ir aktīvāki, viņi ir enerģiskāki, viņi vairāk var tieši tā ķermeniski kaut kā izlādēties, un tā ir lieta, kas ir nē, tu nedrīkst, tas pārkāpt noteikumus, tas ir bīstami, un teiksim, es domāju, kur savus bērnus ved uz dārziņus, reizēm arī domāju par tiem puišiem, kur tur ir viss sievietes, kas ir audzinātājs, un tur tas ir bīstami, nedrīkst, un no vienas puses tur saprast, jā, ok, bet, teiksim, tas ir veids, varbūt, kā viņi izrāda kaut kādu savu dusmu, izliek savu enerģiju, un viņš kā bērns, ja viņš nesaņem to saiti, kad esmu dusmīgs, bet es to varu darīt citādāk, tad viņš varētu teikt norīt to, ka esmu dusmīgs, tā nedrīkst. Uzreiz aiziet līdz tādai, piemēram, asociācijai, un tad uzreiz tās dusmas viņš nemaz tā kā, tas ir kaut kas slikts, to nevajag, nedrīkst, vai arī, nezinu, to kaut kā izspiest un citādā veidā izlādēt. Un tad pēc tam ir atkal darbs, jā, kā to dabūt atpakaļ, kā dabūt to saiti, lai viņš saprot, ka, esmu dusmīgs, tad es varu arī, nezinu, tur nekliegt, es varu, nezinu, neiet dzert, es varu, nezinu, par to izrunāt, piemēram, vai kaut kā citādāk izrādīt. Tas ir mans, pieņemsim, arī privātais darbs, ka es tagad ieejot terapijā, es esmu atklājis, ka drīkst dusmoties izrādās. Tu zināji, ja? Tu droši vien, ka zināji. Varbūt citi to nezināja. Es to arī uzzināju, ka drīkst dusmoties, un tad es savos 36 gados mācos, kā ir sajust vispārībā dusmas. Es ļoti profesionāli to esmu apspiedis, jo redziet, tā ir tāda lieta, kas uz āru nedrīkst parādīties, un ka es ar dusmām nodaru citiem pāri. Tas vismaz ir tas vēstījums, ko es pats esmu saņēmis. Bet ir tā lieta, ka ja mēs tās dusmas kaut kur apspiežam, ja tu stāsti par dārziņa pieredzi, tur pēc tam par skolas pieredzi, jau nedaudz pieaugušā vecumā, tad šīs dusmas un tās izpausmes mēs kaut kur apspiežam, viņas taču pazūd, vai ne? Viņas vairs neeksistē. Vai arī kā tur īstenībā ir ar tām emocijām un sajūtām? Vai arī viņas tomēr zem tepiķīša ir kaut kur paslaucītas un tur tāds milzīgs kalns auga? Šķiet, ka tu jau zini atbildi šo jautājumu. Jā, viņas nepazūd, protams, jā. Vispār par emocijām, man liekas, ka varbūt daudz cilvēku to tā tiešām nesaprot, un man liekas, pat ja to pasaka, viņi uzreiz nesaprot, bet emocijas ir... Tas ir signāls, vai ne? Tāpatās kā sajust karstu un augstu, vai ne? Tas liekas pašsaprotam. Man ir karsts, es nezinu, daru tā, lai man ir vēsāks, man ir augsts, uzvelk kaut ko, daru tā, lai man ir siltāks. Tieši tas pats ir ar emocijām. Tur
Skaidrs nav tik bipolāri un uzreiz nevar tā kā, nu, vienai reakcijai uzreiz piemērot otru. Tur tas nedaudz sarežģītāk ir, bet idejiski jau tas ir viens un tas pats. Ja mēs esam dusmīgi, tad nu, ir kaut kas mūs sadusmojas. Vai nu mēs nedabūnam, ko mēs gribam, vai varbūt mums kaut kādi ierobežojumi ir uzlikti, vai varbūt kāds mums dara pāri. Un tas ir saprotami, kad mēs varam būt dusmīgi un skaidrs, ka ja mēs iemācāmies, kad, nezinu, tur, nu, kāds arī bērns var kost citam bērnam par kaut ko, par ko viņš ir dusmīgs, un viņam saka vienkārši nedrīkst kost, un tur slikti uzvedās, un tad, nu, es dusmojos, tad esmu vainīgs, es kaut ko slikti daru, es kaut ko nepareizi daru, un tās dusmas, viņas pēc tam, nu, vai nu viņš mēģina vispār neķerties tam klāt, vai arī, nu, viņas kaut kā, teiksim tā, viņas citādā veidā izrādās, parādās, un nu, te var būt ļoti dažādi. Mums tas prāts var strādāt tādos dažādos līmeņos, un mēs varam kaut ko vienkārši aizmirst, kādu tikšanos, ja mēs esam uz kādu dusmīgi, vai ne, vai aizmirst kaut ko sievai aizvest mājās, ja mēs esam dusmīgi uz sievu. Un, nu, tā kā tas tā notiek ļoti neapzināti, ļoti, nu, it kā neko, es jau neko tādu neizdarīju. Es vienkārši, nu, tur nezinu, aizmirsu vai kaut ko netīšām sabojāju. Tas bija netīšām. Bet īstenībā iekšēji mēs esam dusmīgi. Tas, uz ko es kaut kādā ziņā arī vetinu, ka tāda veselīga dusmu izrādīšana nu, ļautu viņām neuzkrāties zem tā tepiķīša. Un arī citām emocijām, kuras mēs nemākam apstrādāt, kuras mēs nemākam verbalizēt un kuras mums rada tās nepatīkamās sajūtas, ka kaut kas te notiek, es nezinu kas, bet man riktīgi nepatīk. Aliņš, vēl viens, un es pārējās lietas, ka nu, zem tā tepiķīša diezgan daudz, kas var sakrāties. Un viena no biežāk dzirdētajām un daudzās ģimenēs arī redzētajām izpausmēm ir agresija, kur vīrieši savukārt tad ķerās pie šīs fiziskās agresijas. Kā tev šķiet, kā ar šo mēs varētu cīnīties, vai kā mēs to varētu šo izaicinājumu apstrādāt jau saknē? Viena lieta, protams, kas nāk prātā, jau ir tā sakne, ko runā par to bērnību, piemēram, par to pieredzi, piemēram, kāda ir bijusi tam zēnam savulaik pieredze savā ģimenē, kā vecāki vai viņi strīdās. Ir arī tādi pieņēmumi, ka strīdēties ir slikti, nedrīkst strīdēties bērnu priekšā. Un labi, es saprotu, reizēm varbūt ir kaut kāds strīds, kurus tiešām nevajag bērnu priekšā, bet bērniem īstenībā tas ir labs piemērs tam, kad vecāki var būt dusmīgi viens uz otru. Viņi var būt dusmīgi, viņi var pēc tam atrast risinājumu tam, un viņi nešķirās par to, piemēram, vai viņi, ka tas nav kaut kas tāds briesmīgs, kad tās attiecības var turpināties, vai arī, piemērs tam, kā ar tām dusmām var sadzīvot. Bet tas gan ir, domājot jau tā uz priekšu, vai ne, ko var darīt jau laicīgi par to agresiju. Lielākā vecumā, tad, protams, tur jau ir es tā domāju, vai ir, kas ir vēl tāds laba alternatīva profesionālai palīdzībai. Vai profesionālai, vai varbūt pašpalīdzībai, kā biedrība tēvi strādā, kur ir arī ar citiem tēviem tiekās, un kad ir, kaut vai saprast, ka tas ir normāli, kad var būt tāda pieredze, kad arī citi paliek dusmīgi, viņi arī var reaģēt agresīvi, un tad varbūt saskatīt to, kad viņiem apakšā īstenībā kaut kāds citas sajūtas ir, varbūt par kaut ko viņi jutās, nezinu, nenovērtēti vai nobijušies, un īstenībā, tā kā ļaut kaut kā sevi integrēt šīs idejas par to, ka tas ir kaut kas vairāk arī. Bieži vien jau tas arī ir, ko cilvēki negrib darīt. Tas negrib neko vairāk. Tas ir tas un viss. Tas ir tikai tāpēc, ka, nezinu, tu paskaties uz manīm ne tā, tāpēc esmu dusmīgs vai ne, un nemaz negribās iedziļināties tajā. Jo tas vienkārši nav patīkami. Bet, es tad domāju, tādi
Jo tās jau ir reāli attiecības, kas palīdz saprast, kaut ko mainīt sevī. Pašpalīdzības grāmatas, es domāju, kaut kādā mērā varbūt arī, bet tas labākajā gadījumā, ja tas varbūt ir tais pārattiecībās jau iekšā, kad cilvēki ir gatavi runāt un strādāt. Jā. Un kultūra. Vīriešiem, tāpat tās kā sievietēm arī, bet teiksim, domājot par vīriešiem, ir kaut kādi arī tomēr ir cilvēki, citi vīrieši, kurus viņi novērtē, un vai citi vīrieši pozīcijās, kurus viņi novērtē, vai priekšnieks, vai varbūt tur sportisti vai vēl kaut kas, un kādu piemēru viņi rada, tas, protams, būtu labi, ja viņi rada tādu labu piemēru. Man liekas, tam nav tik liela tā ietekme, bet, ja par to runā, tas noteikti ir labi, kad ir arī tie cilvēki, kas arī ņem vērā to, kad ir pastāv tāda lieta kā emocijas, ka viņas var būt ļoti dažādas, ka mēs ļoti dažādi varam reaģēt, ka viņi var parādīt to, ka viņi ir arī ievainojami reizēm, par to, ka viņi pieļāvuši kaut kādas kļūdas un ka viņi var, cieņpilni arī noliekt galvu un pateikt, ka jā, es atvainojos, es kļūdījos, kaut ko izdarīju nepareizi. Bet īstenībā, ka tas beigās ir nevis tā kā saņemt sodu, bet tas drīzāk ir tāds pieaugušs un drosmīgs veids, kā risināt situāciju. Strādājot arī ar darba devējiem un intervējot arī uzņēmumus, kuri rūpējās par savu darbinieku mentālo veselību un arī piedāvā, teiksim, apdrošināšanas, kur ir iekļauts psihologs un psihoterapeits, tos labākos rezultātus un tie labākie piemēri, ko es esmu redzējis, ka arī vadītājs var pateikt, ka kur mums bija tik nenormāli saspringts tur gads un riktīgās grūtības un tiesas un vēl sazinu, kas nāca virsū. Un es vienā brīdī sapratu, ka man ir par daudz, ka es degu laukā, ka es pieļauju kļūdas. Un tad man bija šāda iespēja. Es arī gāju pie psihologa un to visu risināju un atradām, un man palika tiešām vieglāk. Un tas tiešām riktīgi normalizē. It īpaši, ka kāds reāls cilvēks, autoritāte šiem pašiem vīriešiem parāda, pastāsta, ka tas ir tikai normāli rūpēties arī par savu mentālo veselību. Tas ir tikai normāli, ka mēs visu savu, cik 70 gadu dzīvi, ja? Tas vidējais, mēs nevaram tikai augšā dzīvot, ja? tikai vienā līknē. Ir arī atkritieni, un tas ir tikai normāli, un tajos brīžos ir normāli, es pat teiktu atbildīgi lūgt palīdzību. Ja mēs neprasam palīdzību, tad pašam tik bieži vien nesanāk. Man gribētos tomēr pieskarties tā kā jauniešu tai pusei un specifikai vairāk, ko tu esi novērojis darbā ar pusauģiem un jauniešiem, tieši ar puišiem, kas ir tās viņu grūtības, par ko viņi runā? Un varbūt viņu vārdiem, kā viņi saka. Nepārkāpjot konfidenciāli. Nē, protams, tad vienkārši viņu valodu lietojot, kas ir tas, ar ko viņi nāk pie tevis un kas ir tas tie viņu izaicinājumi? Tas jau ļoti individuāli īstenībā. Un kaut kādā mērā tas varbūt arī ir, ja tā padomā, tāda gana nozīmīga lieta, tieši domājot par to, ka nereti, man liekas, ka kaut kā vīrieši arī grib grupēt tādās centrālās tēmās, kad vīriešiem patīk mašīnas, vīriešiem patīk ieroči, tur vēl kaut kas, vai ne, tur sports, un kas kaut kādā ziņā arī, varbūt statistiski droši vien, kad ir pareizi, es domāju, bet, tad nereti tas varbūt kaut kur pazaudē to pašu cilvēku tajā procesā, to individualitāti, un tad jau ir tas jautājums par to individuālo pieredzi, un
kas rūp tieši viņam. Un, man liekas, īstenībā tā ir tāda viena lieta, kas reizēm tiem jauniešiem, kas atnāk pie manis, kad viņiem varbūt kaut kā tā ir sanācis. Un es nesaku, ka tā kā, kad ģimenē tas nav rūpējis nevienam, bet kaut kā tā ir sanācis, kad viņiem varbūt ir tāds sajūta, ka tas viņu viedoklis varbūt nav tik svarīgs, vai ne? Un kad no viņiem kaut kādas gaidas ir un kas ir jādara, un man tur, nezinu, jāmācās, augot jau vecākam jāstrādā, tur, nezinu, jādabūna attiecības, vēl kaut kas, un tā kā čeklistiņš par kaut kādām lietām. Protams, arī sociālajā mēdī, vai ne, kas mūsdienās ļoti daudz ietekmē jauniešus, un tad liekas, tur baigais piķis jāpelna, un tur jābraukā ceļojumos, un tur viss kaut kam ir jābūt. Un ka tas rada tādu lielu spiedienu par to, kam viņam ir jābūt, bet ļoti svarīgs jautājums ir par to, kas viņš ir, kas ir tā viņa pieredze, to, kāds viņš ir veidots. Un tas nereti ir fokus, tā kā cilvēki atnāk, un viņi es gribu to, vai ne, bet tas, kas tagad notiek, to viņi tā kā īsti nesaprot, un varbūt pat negrib tam pieskarties klāt, un tas jau ļoti svarīgi sākumā saprast. Vai arī tiem jauniešiem, ar kuriem tu esi strādājis, vai tur parādās tās, nezinu, agresijas izplūdi un pēkšņi kaut kādi izvirdumi vai, arī kaut kādi vardarbīgi pārdarījumi vai kādā citā veidā, jau šīs sekas kaut kādā ziņā, ko mēs pārunājam. Kas varētu liecināt, ka viņi nākotnē varētu būt vardarbīgi vai kādā ziņā? Vai jau tad, jauniešu vecumā, vai tur jau kaut kas sāk parādīties? Jā, ar jauniešu vecumu ir interesanti, jo kaut kādā ziņā tas jauniešu vecums pats par sevi ir tāds... Es nezinu, vai vardarbīgs būtu pareizais vārds, bet tomēr tāds pilns ar tādu radikālākām dusmām varbūt un tādu agresiju, kas ir svarīgi tam pusauģu vecuma posmam, jo tas ir tāds posms pirms pusauģi paliek par pieaugušajiem, un tā atdalīšanās no vecākiem prasa zināmu tādu agresiju, jo katram arī tas ir individuāli, protams, bet kaut kādā mērā man patīk to skatīties, kad ir grūti iztēloties, kad pusaudzis ir tā kā, ka viņš varētu justies, kā izdarījis pats, ja viņš tad ar vecākiem būs sarunājis, kad, ziniet, vecāki, es tagad esmu tur jau tik vecs, vai ne, un tagad mums vajag vienošanos, ka man būs tur vairāk laiks, un es nezinu, tur man vajag vairāk atbildības un vēl kaut ko, ka tas, ļoti tā apzināti un pieauguši. Parasti tas tā nav. Vairāk tas nāk ar tādām agresīvām izpausmēm, ka tur, nezinu, vai neatnāk mājās, kad ir sarunāts, vai, nezinu, tur grib nogriezt vecāks no sava tā redzesloka, un ka tas ir tādas agresīvas izpausmes, un tas pats par sevi ir normāli un labi, es pat teiktu, ka pusauģu vecumā. Tas var būt dažādi, tā kā tas nav obligāti rādītājs, ja arī tā nav. Bet drīzāk, tas, par ko es domāju, tas jau ir tiešām tādi nopietnāki likuma pārkāpumi, kas jauniešos mēdz būt, kas jau parāda to nākotnes problēmu, kad ir kaut kāda bijusi atkārtota delinkventu uzvedība varbūt, vai ar vielu lietošanu, vai kaut kādiem huligānismu uzvedību un kaut ko tādu. Bet visbiežāk arī, tie ir jaunieši, kuriem jau ir manāmas kaut kādas, gan viņu vidē, grūtības, no tās vidas, no kuras viņi nāk, kas nav sociāli nelabvēlīgāka vide varbūt, vai varbūt kaut kāds jau tādi nopietnāki mentālās veselības izaicinājumi. Un tad arī tiem ir tas lielākais risks. Bet, tas jauniešu vecums ir tāds, ka kaut kādā mērā tas ir svarīgi un vajadzīgs. Un tas arī ir izaicinošs mirklis vecākiem pašiem par to, kā viņi sadzīvo ar šo agresīvo uzvedību, kā viņi to spēj pieņemt un uzlikt veselīgas robežas, bet tai pašā laikā neļaut viņam pārāk tā kā tagad visu demolēt, vai ne, bet tai pašā laikā ļaut arī. Un tur nav īstenībā tādas arī,
Tā nav situācija, kurā tā kā vecāki tagad varēs dzīvot rāmi, jā, viss sakārtots, mums tagad viss ir labi. Tā ir tāda situācija, kurai ir tā kā jāaug cauri, kas būs nērta, kas nebūs tā kā vienkārši. Un tā vienkārši ir jāizaug cauri. Nu, kā teicis tāds zināms un ļoti labs psihoanalītiķis Vinikots, kad ir jābūt pietiekami labiem vecākiem. Mēs nevaram būt perfekti. Ja mēs paši uz sevi arī tik daudz tos pārmetumus neuzņemt. Vai ne? Ņemot vērā, teiksim, cilvēka, jauna vīrieša kaut kādu to psiholoģisko attīstību. Varbūt, ka tu vari tā kā pa posmiem varbūt izdalīt un pastāstīt, kas ir varbūt kaut kādi svarīgākie posmi, kas mums būtu jāievēro. Manuprāt, ir tāds labs veids, kā uz to var skatīties, ir no tāda varbūt jau tāda agrīna, es domāju, kaut kāda jau pēcdzemdību periodu, ne gluži uzreiz, bet nedaudz vēlāk, kur bērni sāk palikt tādi kustīgāki un darbīgāki, un ka viņi sāk varbūt labāk arī ievērot savus dzimumu orgānus, piemēram, kas viņiem ir, kas ir vecākiem, kā viņi sāk sevi identificēt ar kuru no vecākiem. Jo tas īstenībā tur kaut kādā ziņā ir tāds labs sākuma punkts ar to, kad puisīši ļoti labi saprot, ka viņi nav tā kā mamma. Un meitnīte saprot, ka viņi nav tā kā tēvi. Bet meitnīte saprot, ka viņi ir tā kā mamma, un puisīši saprot, ka viņi ir tā kā tēvi. Un šeit jau īstenībā parādās tās pirmās identifikācijas ar saviem vecākiem. Tas ir svarīgi, kad tas var notikt. Jo, piemēram, arī, ja domā par ģimeni, kur nav tā tēva, vai ne, tad... Es tieši aizdomājos, viņš diezgan vēlu īstenībā ierauga kādu citu vīriešu, ka viņš līdzinās kādam citam vīrietim šajā ziņā. Jā, viņš zina, ka viņš nav tā kā sievietes vai tā kā mamma. Nē, jā, bet arī, jautājums arī, teiksim, kā vecāki par to runā. Jo tā ir tāda ļoti skaidra dzimuma atšķirība, kas parādās jau ļoti agri, kopš dzimšanas ļoti agri. Teiksim, cik vecākiem tas pieņemam, jo īstenībā vecāki arī, kas, viņiem liekas, tā nav tempa, ko vajag runāt ar maziem bērniem, tas ir, tā kā nē. Un vispār tur, tā kā izliekās, ka nav tur nekāds atšķirības vai kas, bet jā, tā ir svarīga lieta, jo bērns augot, viņš pēta savu ķermeni, viņš saprot, kas viņš ir, vai ne, un viņš, kad mūsdienās ļoti populāra dzimuma identitātes jautājumi, vai ne, bet tas parāda to, ka bērniem ir svarīgi arī tā kā apzināties un saprast, kas viņi ir. Kad viņi ir, es zinu, kaut kur Latvijā tas mazāks nav populāri, bet tur ārzemēs reizēm vecāki audzina ar domu, kad tā kā, lai viņš pats izvēlās. Varbūt, lai viņš paaugās, un tad viņš izdomās, kas viņš ir pēc, sava dzimuma tās identitātes. Bet tas īstenībā ir ļoti svarīgi, kad vecāki tomēr stāsta par to, ka jā, viņš ir puika, viņa ir meitene, un kad reku ir tēvs, un viņš ir tā kā tēvs, un ka viņš var veidot to identitāti ar tēvu, jo skaidrs, ka viņš puika nav mamma, viņš nevarēs būt mamma, viņam vajag kādu citu virzienu, kurā iet, un viņam vajag to tēvu piemēru, tēvu paraugu. Tēvs agrā vecumā ir ļoti tāds spējīgs un varens, un viņam ir mamma, un viņam ir mamma ļoti īpašā veidā, kādā pats puika savu mammu nevar iegūt. Kā viņam vispār, kā būt tik varenam un spējīgam kā savam tēvam. Un tad tā tēva loma tur ļoti labi ienāk ar to, kad viņš var palīdzēt viņam par tādu kļūt. Un būt tāds nenosodošs varbūt tajā, kad viņam arī puikām var būt visādas dusmas un agresijas uz savu tēvu, piemēram. Un kad ir svarīgi, kad puikām ir tēvi, kuri ir saprotoši tajās viņa izpausmēs, jo puikas var būt ļoti greizsirdīgs tēviem arī.
Viņi būtu dusmīgi, un tēvi var justies atraidīti tajās attiecībās, kad, piemēram, tagad tur zēns tur dusmojās, nē, teica, tu ej projām, un viņš grib palikt ar māmu, un mammai liekas, kā tad es tagad atraidīšu to bērnu, un tagad viņi paliks tā, un tad tēvs paliek ārpusē, un sajūtas var būt dažādas, un varbūt tā runājot, liekas, tā kā, kas tad tur vai ne, bet, teiksim, tajās attiecībās tā sajūta jau var būt citādāka, un tad tā tēva loma ļoti svarīga, ka viņš var kaut kā būt saprotošs pret to zēna vēlmi un turēt tās robežas un palīdzēt augt. Un tas, teiksim, tur ir tāds viens, kaut kādā ziņā tas viss caur dzīvē, protams, iet, bet tāds otrs posms, protams, ir pusauģu vecums arī. Jo līdz pusauģu vecumam varētu teikt, ka zēni un meitenes ļoti līdzīgi ir. Viņiem ķermeņi ir ļoti līdzīgi, pa lielām, daudzas lietas ir ļoti līdzīgas, un, ja viņas, teiksim, tīri apģērbt viena apģērbā, bieži vien varētu arī pat neatšķirt, vai ne, tīri kurš ir kurš. Bet pusauģu vecumā parādās izteikts dzimuma specifisks iezīmes. Meitenēm parādās krūtis, viņiem lielāka gurna parādās, viņas saprot, tur neizbēgami kļūst par sievietēm, un puiši paliek lielāki savos plecos, un auga augstāki, balss lūzums notiek, un parādās, varbūt jau kaut kā drugāja parādās vēl kaut kas, un viņiem parādās vīrišķās iezīmes, un tas ir neizbēgami kļūst par vīriešiem. Un tas ir arī tāds posms, kad, un turklāt arī parādās šī te seksuālā spēja gan radīt pēcnācējus, gan arī tāda lielāka interese par pretējo dzimumu. Ne? Un tas beigās jau ir tas, kas tad ir mēs kā vīrieši, vai ne? Ka mēs esam ar savu sēklu spējīgi apaugļot sievietes olšūnu un radīt bērnus, un radīt pēcnācējus. Tas tāds ļoti, ļoti bioloģiski skaidri, man liekas. Uz ko tad evolūcija principā mūs tad ir virzījusi uz šo ļoti svarīgo momentu, kad mums ir tā spēja diferencēties un pēc tam atkal vienkārši turpināties. Bet, kas būtu tavi ieteikumi? Ņemot vērā, ka mūs šo raidījumu visdrīzāk klausās tieši vecāki, un tēvi, un arī varbūt skolotāji, un cilvēki, kas strādā ar jauniem vīriešiem. Kas būtu tie ieteikumi no tavas puses, no tavas skatījuma un prizmas, kā viņiem palīdzēt šajā darbā, tieši ar viņu to mentālo pusi un ar psiholoģiskiem kaut kādiem izaicinājumiem? Spēt tolerēt tos jauniešus vairāk, spēt tolerēt viņu dažādās izpausmes, un kas arī ir jauniešiem varbūt vairāk raksturīgāks, ka viņi mēdz reaģēt uzvedībā vairāk nekā pastāstot kaut ko vai kaut kā citādāk izrādot, bet ka viņi ir kaut kāda norunāta tikšanās, viņi neatnāk. Varbūt viņi par kaut ko dusmīgi paliek, par kaut ko nesaprotam un kaut kā agresīvi izrīkojās vai apvainojoši. Un tas nav viegli īstenībā. Tas strādājot ar jauniešiem ir ļoti daudz tādas varbūt spēcīgas sajūtas, bet tas ir svarīgi, ka tie pieaugušie, kas ar viņiem ir, ka viņi var to tolerēt. Tās dažādās jauniešu izpausmes un mēģināt viņas tā kā nevis varbūt uzreiz ļoti burtiski uztvert, bet mēģināt vairāk saprast, par ko tas ir, par ko ir stāsts, kas ir tā sajūta, tā vajadzība apakšā, kas ir tas, ko tas jaunietis mēģina komunicēt tādā netiešākā veidā. Tad spēja pieņemt un spēja iziet no tāda individuāla skatījuma un izveidot individuālu skatījumu par to cilvēku un nevis ielikt viņu kaut kādā ziņā arī rāmītī, kādam viņam jābūt. Jā, un tolerēt varbūt es pat domāju tās savas sajūtas. Pat no vienas puses saka jaunieti, bet beigās jau tas ir tās mūsu sajūtas, ko mēs reaģējam. To, ko viņš saka man. Jā. Un ja tās sajūtas paliek lielas, tad tas ir labi, jāieklausās viņās, bet nevajag varbūt uzreiz tā kā likt vārā. Labi, Emīl, milzīgs paldies tev par sarunu. Šis bija ļoti, ļoti vērtīgi. Jā, paldies tev, ka uzaicināji.